Jā, bet šeit Dzintaros nekas ar to vēl nebeidz. Mums ir, ja nemaldos, paredzētas cīņas arī historika mašīnām, ja vēsturiskā rallija dalībniekiem. Un šis varbūt mazāk būs tāds sportiskais cīniņš ar tādām šausmīgām kļūdām, izslīdēšanām un avārijām, bet vairāk iespēja paskatīties ļoti interesantus automobīļus, kur ir cits jaunāks, cits vecāks, bet visi kā viens ar kaut ko interesanti. Un, nu jā, šeit dažādu veidu žiguļi, kurus vēl esam redzējuši, bet tāpat arī dažāda veida Sābi, dažāda veida BMW, arī Volgas dažāda veida, ja pareizāk jāsaka, laikam viena, bet ļoti īpaša, tāpat Porsche un tāpat atkal var teikt dažāda veida Opeļi, arī viens Jaguars, tā kā historika, ja vēsturisko rallija mašīnu cīņās arī ļoti interesanti dalībnieki. Un ne tikai dalībnieki, bet arī viņu tehnika, tā kā tas būs gan interesanti un gan skatāmi. Nu, es pieļauju, ka varbūt mēs varam atkal nedaudz atpūsties un gaidīt vēsturisko mašīnu ierašanos startā. Nu, lūk, trasē dodas arī vēsturiskās automašīnas. Jau kādu laiku redzam, ka izgatavībā bija Jaguars. Un Jaguars ne šāds tāds, bet E-Type 1968. gada automašīna, kurai ļoti garš priekšgals, ir tik garš, ka pilots pat netika šajā te pagriezienā īsti iekšā. Patiesībā gan jāsaka, pilots arī nav nekāds joks, Ilja Kašins un blakus viņam Edgars Svencis. Un Ilja ir jau titulēts vēsturisko ralliju dalībnieks un pat starptautiskā līmenī gana titulēts. Ir lieliski panākumi bijuši Monte Carlo vēsturisko ralliju sacensībās pēdējos gados, un šeit ar latviešu starpniecību, Russo Baltic Racing starpniecību, tad Ilja startē starptautiskajās cīņās. Nu, šoreiz gan izskatās zināms izaicinājums ir šī te iepriekš rallistu nopulētā trase. Tā ir padarīta slidenāka, bet Žiguls arī brauc ļoti augstu kalnā, un šajā gadījumā šis te Žiguls ir ar 3. numuru Agris Staņēvičs, Jānis Kirkovalds, arī ļoti pieredzējuši, gan viens kā pilots pavisam pieredzējis, gan otrs kā stūrmanis. Un šobrīd arī viņi ļoti aktīvi cīnās šajās te vēsturisko automašīnu sacensībās gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Nu, šobrīd neredzēsim tādus īpašus superātrumus un mēģinājumus par katru cenu šeit, piemēram, sporta režīmā varēja mest riktīgi sāslīdē iekšā, bet Agris to vienkārši nedarīja, jo tas nav vajadzīgs, ir citi uzdevumi. Šis ir tāds augtais regularitātes brauciens, regularitātes rallijs, kur ekipāžām ir jāspēj visu distanci veikt ar vienādu vidējo ātrumu. Kā pēc pirmajiem posmiem teica šī vēsturisko mašīnu rallija dalībnieki, ka īstenībā pat brīžiem gribētos tā riktīgi ātrāk uzbraukt, bet to nedrīkst darīt, jo citādi tiks pārsniegti šie te atļautie ātrumi un to darīt nedrīkst. Jā, tad iepriekš redzējām Agris Staņēviču un Jānu Kirkovaldu ar viņu Lada 1500S automašīnu, jā, tad sportinieks riktīgi. Nu, šobrīd mēs trasē redzam Juriju Lisenko un Viktoru Poļakovu, krievu ekipāžu, kuri brauc ar BMW Alpina B6 automašīnu, jā, tā tad arī ļoti specifisks BMW, un šī mašīna 1979. gadā ražota, un tāds viens no leģendārākajiem BMW modeļiem, un šobrīd ir iespēja arī šo mašīnu redzēt. Notiesi gan, jā, paliek arvien tumšāks šeit Jūrmalā un visur citur Latvijā, un tas nozīmē, ka vēsturisko mašīnu dalībniekiem jābrauc cik ātri vien var, lai mēs viņus visus varam vēl cik necīgi pa gaismu apskatīties. Opel Ascona vēl gadus 5-10 atpakaļ ļoti tipisks automobīls uz Latvijas ceļiem.
Bet nu jau riktīgi vēsturi patiesībā nav tā, ka ļoti daudz šobrīd viņš varētu saskatīt kaujas režīmā šobrīd uz ielas. Un Elmārs Tikums un Arnis Modrs ar šo mašīnu startē šajā vēsturisko automašīnu rallijā. Arī pieredzējuši dažādu šo regularitātes ralliju braucēju. Arī cita veida disciplīnās bija tāda road klase vēl pagājušajā sezonā. Ja nu jau laikam jāsaka aizpagājušajā, un tur varēja vesels čempionāts, bija iespējams Latvijas čempionu titulu izcīnīt šajās regularitātes rallijos. Nu, lūk, viens no vairākiem Saabiem, ļoti specifisks automobīls, un tā tad Saab, precīzi viņš ir Saab 96, šis ir 1974. gadā darināts modelis. Un patiesībā, kā braucējs saka, ļoti pat žiperīgs īstenībā. Tā kā viņš varbūt izskatās nedaudz mūsdienām amizanti, tomēr tur nekā amizanta nav. Tehniski viss ir kārtībā un Saab rūpnīca Auleži ir pratusi saražot ne tikai labus un ērtus ielas automobīļus, bet arī tik, cik ir piedalījusies sportā vai vismaz kāds ir mēģinājis piedalīties sportā ar šīm te mašīnām, tik Auleži ir gūt arī ļoti augsti rezultāti visdažādākajās disciplīnās. Jā, nu lūk, tad Saab 96, 74. gads, un jā, pie stūras Egons Lapiņš, šosejas pamatā braucējs, un stūrmanis viņam Valds Ceplevičs. Nu, Egons gan jāsaka, jā, viņš nosauc par šosejnieku, autošosei ir viņa, varētu teikt, tāds pirmais lielais, ir nopietnākais no sporta veidiem, kur ir startējis arī Eiropas līmenī un gūs arī panākums. Nu, tagad gan cik var vērot no dažādām sociālajām vietnēm, Egons ļoti bieži uzbrauc arī tāpat prieka pēc dažādās amatieru sacensībās arī ārpus valsts. Vēl viens Saabs un vēl viens Saab 96, Normunds Kalvāns un Ingus Mikuda. Šis Saab savukārt, tā kā liekas, ka ir bišķiņ citādāks pēc izskata nekā tas iepriekšējais, vai ne? Tieši tā, viņš ir 2 gadus jaunāks nekā iepriekš šis te zaļdzeltenais, ko redzējām. Tad šis Saab 96 ir ražots 76. gadā, iepriekšējo modeli redzējām no 74. gada. Un es ļoti ceru, ka mēs redzēsim pavisam drīz arī vēl vienu modeli pa vidu, kas ir starp šiem te abiem līdz šim redzētajiem. Tātad mums ļoti plašs Saabu klāsts šajā te vēsturisko mašīnu rallijā, un lūk arī manis cerētais Saab 96, kurš ir ražots 1975. gadā, un Arnis Pinka un Gundars Pinka ir šīs te mašīnas salonā šobrīd un aizvada arī savu vēsturisko automašīnu ralliju posmu šeit Dzintaros. Jā, tad šādi izskatījās Saabi 70. gadu vidū. Visi dažādi modeļi. Laikam pareizāk jāsaka, ir 2 dažādi modeļi. Un šis konkrētais, ko redzam šobrīd ekrānos, tātad 75. gada ražojums. Jā, tikpat kā jau pasaka, tikpat amizants, cik cēls šis te skats uz šīm te mašīnām. Ļoti interesants dizains, bet nu, tiem laikiem tas bija riktīgi labi. Un tūlīt mēs trasē redzam vēl vienu Saab 96, un tas ir arī 1976. gadā ražots igauņu ekipāža Valdo Urps un Kristīna Matīsena. Šāda ekipāža. Ievērojami šīs mašīnas atšķirās arī ar krāsām, kā esam pamanījuši. Un spilgts piemērs tam, kā krāsojums, ja krāsu tons izšķir arī dizaina iespēju vizuālo efektu. Šis jau liekas pavisam cēls limuzīns, salīdzinot ar iepriekš redzētajiem spilgtiem automobīļiem. Jā, bet tā tad Saabu tusiņš turpinās. Lūk, kā ir griezis pagriezienā, un nav kautrējies igauns arī riktīgi nodot izejas vietā pa smiltīm, pa dubļiem, atšķirībā no šīs ekipāžas. Tātad Jānis Kopštāls un Jānis Lesīts Alfa Romeo 75. Nu, šis arī
tāds uz ielām savulaik gada redzēts automobīls, lai gan itāļu mašīnas mums Latvijā nav īpaši daudz bijušas tajos gados. No tiem gadiem tie gadi šajā gadījumā ir 1989. gads, Alfa Romeo 75. Arī sacensībās starptautiskajās gan izmantot tehniku, redzējām kreisās durvis aizmugurējās ir šeit Alfai nedaudz iebukņītas. Vakar biķerniekos pirmajos posmos pa tumsu ir stundījuši slāpētājus, tā kā ir bijis arī sporta režīms un ir bijis arī iemesls bišķiņ durvis paspaidīt otrā pusē, kreisajā pusē, tad gan arī redzējām, jā, tad Alfa Romeo 75 Jānis Kopštals un Jānis Lesītis 89. gada automašīna. Balta, skaista un bukta durvīs, jā, nu jau arī bukta durvīs. Tālāk atkal vēl viens Saabs, Saab 99, vēl vecāks modelis nekā redzējām iepriekš, 1972. gada automašīna un viena no vecākajām šajā vēsturisko automašīnu rallijā. Būs vēl viena mašīna no 1960. gada, būs viena īpaša mašīna arī no 68. gada. Līdz ar to sanāk, ka šis te 72. gada Saab 99 ir trešā vecākā mašīna, kas ir šajā te rallijā mums uz startu, un ļoti atceram, ka joprojām arī pārējās divas ir braucošas, gribēsies to noteikti redzēt. Un tad Olafs Ceplevičs un Jānis Karašnieks ir šim te Saab 99 pie stūris, aizstūma sēdu prom kā nebijuši. Kaut kas samisējās, acīm redzot, tik cītīgi pievērš uzmanību šiem te regularitātes elementiem. Tur ir ko pareiķināt gan stūrmanim, gan arī braucējiem, ko ievērot, tā kā nav brīnums, ka pa vidu kādu sētu var arī neieraudzīt. Bet tik tiešām šis te joks par krēslu patiesībā nemaz nav tālu no īstenības, un tā zem kokiem un starp lapām sāk palikt arvien grūtāk ieraudzīt priekšmetus. Tajā skaitā sētu. Lūk, kāds iemetiens ar 11. numuru brauc Ramāns Ērkuls un Gvido Ķirsons, nemazāk leģendāri speciālisti autosportā, kā viņi izmantotais VAZ 21033. Precīzais modelis 1980. gada Žiguls. Tikmēr mums jau Viļa Kašins dodas otrajā piegājienā. Divi ātrumposmi šeit dzintaros arī vēsturiskiem automobīļiem, un tas pat rāvieslēdzēja princips, bet par Romānu Ērkulu un Gvido Ķirsonu, jā, tātad pēdējos gados, jau jāsaka, drīz būs gadu 10. ļoti pieredzējuši sacensību rīkotāji. Gvido Ķirsons arī spēcīgs komisārs rallija sacensībās, tā kā ļoti labi ekipāži. 14. numurs Oļegs Borisovs un Mihails Zinovjevs, Krievijas ekipāža, un kāda automašīna, paskatieties, Volga M21 Monte Carlo. Jā, tad ar šādām mašīnām savulaik latvieši cīnījās leģendārajā Monte Carlo rallijā un guva arī panākums padomju laikos. Un šis te īpašais autos šobrīd trasē, cik cēls un cik varens automobīls. Un arī šī te skaņa šai mašīnai blakus stāvot ir varena, tik tiešām tāds kuģis vārda vislabākajā nozīmē, un varbūt ka pat vēl labākā kuģis, jā, lielisks automobīls šī te Volga, un šis ir vecākais automobīls, ko redzam šīs te nedēļas nogales vēsturisko automašīnu regularitātes rallijā 1960. gadā ražota Volga M21 Monte Carlo. Jā, burvīgs auto. Lūk, jau krietni pierastākais, arī neapšaubām burvīgs auto Žigulītis, 6. Žiguls tā sauktais, jeb VAZ 2106. Šajā gadījumā 1978. gadā ražotais, un Juris Videnieks, Reinis Trūps šajā te mašīnā iekšā, un aizvada viņi arī savu cīņu, un patiesībā varētu būt arī viena no favorītiem šajā te vēsturisko automašīnu rallijā. Vēl vairāk tāpēc, ka Reinis Trūps ir ļoti izslavēts kā speciālists šādiem te aprēķinu stūrmaņa darbiem. Lūk, BMW mašīna, 15. numurs, Andrejs Ušatskijs un Ivans Koņuka.
BMW Alpina B6. Šāds modelis 1979. gads. Nu, faktiski šādu mašīnu mēs redzējām arī kādu laiciņu iepriekš. Tomēr vizuāli liekas, ka mašīnas ap šī BMW nedaudz atšķiras. Tas pirmais, ar kuru brauc Jurijs Lisenko, otra krievu ekipāža. Tas tā kā vēl vairāk notūnēts bija kā šis. Jā, tā tad var teikt, Alpinas daļa labi pastrādājusi pie šī te BMW izdaļošanas. Jā, tad aizbrauc kaut kur zaļumos nedaudz. Šī ekipāža, Andrijs Ušēckis un Ivans Kuņuka, bet visi kārtībā arī viņi dodas tālāk savās cīņās. Nu, es tikmēr jūtu, ka tuvojas ļoti īpaša tehnika, ļoti īpaša automobīls. Lūk, viņš Chevrolet Corvairs, tāda Chevrolet Corvair 1968. gada amerikāņu brīnums. Igauņi veido ekipāžu, Andres Toniste un Margi Arro. Un šāda mašīna, kā Igauns teica, Baltijā noteikti ir viena šī virsbūve, nu un arī Eiropā īstenībā viņa nav šausmīgi daudz. Amerikā viņas izražots esot diezgan lielā klāstā, diezgan daudz, bet kaut kā līdz Eiropai, cik vispār Chevrolet nonāca līdz Eiropai, bet šis modelis esot Eiropā ļoti rets, bet toties arī cik cēls un cik tāds, ka jā, viņš skan arī tieši tāpat, kā jūs iztēlojaties. Tā kā amerikāņu filmās rāda, tā viņš arī skan dabā, tad, kad viņi izdod dzirdēt, tā kā, ļoti tāds patīkams mežonis. Otrajā piegājienā vēsturisko mašīnu rallijā šeit dzintaros arī Agris Staņevičs un Jānis Kirkovots ar savu sporta žiguli Lada 1500S. Tātad sporta mašīna. Arī ne tikai tāpēc, ka piedalās rallijā, bet tāpēc, ka tā ir paredzēts pēc visiem indeksiņiem. Tātad arī viņi dod savā otrajā jūrmās piegājienā. Un Porsche, un patiesībā šos Porschus gan izdodas ik pa brīdim redzēt Latvijas pilsētās uz ielām, lai gan modelis gan vecs. Šajā gadījumā tas ir 1984. gads, tas ir 30-gadīga mašīna, Porsche 944, ko arī valsts numurzīme diezgan labi parāda šo te modeli. VS ir, varētu teikt, tāds kā indeks vēsturiskajām mašīnām, kuras Latvijā reģistrētas kā vēsturiskās mašīnas. Kā redzam, lielākajai daļai šo automobīļu ir tieši šis te VS apzīmējums, un 2103 šajā gadījumā ir valsts numurs. Visticamāk, ka tas nozīmē, ka tas ir trešais žiguls, un tieši tā arī ir. Tātad Ervins Lembergs un Kristīna Kārkliņa, trešais žiguls, 74. gadā ražots šis te modelis. Vēsturisko mašīnu sacensībās ļoti svarīgi ir tas, ka šī mašīna ir maksimāli autentiska. Tad nevar likt kaut kādus apaļu motors iekšā vai ātrāk iet vai kaut ko tam līdzīgi. Visam ir jābūt tā kā bija uz konvejeru praktiski. Ar ļoti mazām iespējām staigāt kaut kur noteikumi robežās. Turpat līdz tam, ka durvju slēdzītim ir jābūt tādam, šim te rokturim tādam pašam, kā bija tam modelim. Tur nevar pieķūnēt kaut ko no 8. žiguļa, piemēram, klāt vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā visam ir jābūt ļoti autentiskam un īstam. Opel Ascona atkal redzam trasē, Elmārs Tikums, Arnis Modris savā otrajā piegājienā. Jā, tātad vēlreiz 87. gada Ascona. Savulaik ir tiešām gana populārs automobīls uz Latvijas ceļiem, tad vispār mums sāk parādīties kas vairāk par žiguļiem un Volgām un Moskvičiem. Tikmēr viens no sābiem tiek mēģināts uzbraukt kokā. Par laimi neizdevās, un tā tad sāb 96, 74. gada versija, Iegons Lapiņš, Valds Ceplevičs. Jā, Egons tiešām atzīmē, ka patiesībā, lai cik varbūt tāds augsts un varbūt pat nedaudz nestabils neizskatītos šis auto, tas ir tāds tiešām
vizuālais māns, jo esot gan stabils, ļoti labi vadoties, un Egons bija viens no tiem, kurš teica, ka jā, kad bišķi gribētos riktīgi ātrāk uzbraukt, jo šo mašīnu to var darīt, nav tā, ka esot šobrīd vēl pie kaut kāda noteikti kilometru stundā skaita, tā kā interesants auto, kurš ir labāks pat varbūt nekā izskatās, lai gan jo vairāk es uz šo mašīnu skatos, jo vairāk man īsāk patīk. Kaut kas fifīgs tajā visā, protams, ir. Nu, lūk, tūlīt otrajā piegājienā redzēsim visu šo te sābu plejādi, un tātad Normons Kalvāns, Ingus Mikudar, 76. gada sābu, 96. Un, kā redzam, pat ir arī zināms ātrums, un šie te vidējā ātrumi arī nav tā ielikt, ka tur gluži 15 km/h ir brīžiem jābrauc diezgan ātri, un uz grunts ceļiem sportists stāstīja, ka vispār, lai varētu šajos te vidējos ātrumos iekļauties brīžiem, ir tā, ka līkumos ir jānāk ar diezgan vēlu bremzēšanu un diezgan pamatīgu karpīšanos izējā no pagriezieniem, lai vispār varētu sasniegt šos te vidējos ātrums, tā kā gluži tāda galīga vizināšanās visas nedēļas nogalē šeit nenotiek, un arī galvenais šie te aprēķina darbi, tas arī ir ļoti, ļoti sarežģīti, un arī, kā saka ekipāžas, ka vienā brīdī ir tā, ka stūrmanim ir tik daudz uzdevumu un pienākumu, kas ir jāatcerās, ne tikai šī te laika rēķināšana un pilota bremzēšana vai dzīšana uz priekšu, bet arī šie te rally elementi, visas laika normas un visas vajadzīgās formalitātes, ka vienā brīdī tieši tur arī sākoties tās lielākās ziepes, ka vienkārši stūrmans netiek galā ar pienākumiem, līdz ar to sāk rasties dažādas kļūdiņas, un līdz ar to šeit rezultāti arī diezgan dramatiski var pamainīties. Tikko redzējām Jāna Kundziņu un Andra Pāpi ar viņu žigulīti, bet nu jau mums ir kaujas gatavībā lietuviešu MG automašīna, jā, tātad 22. numurs Karolis Raišis un Marijus Ratkevičus, un šis ir, jā, tātad leģendārais angļu MG DGT modelis, un šeit kolēģis no radio šodien pirmajā piegājienā metāls klasiski pie kreisās puses runāties ar pilotu, un beigās izrādījās, ka tajā pusē nav ne pilota, ne arī stūris, jo automašīna taču angļu, un tas viss notiek labajā pusē. Lūk, arī ļoti skaists automobīls. Lūk, pirmais numurs parādās mums tātad Saab 96, 76. gada ražojums, un Igauni Valdo Erps un Kristī Matīsena. Tad arī viņi dod savā otrajā piedzīvojumā šeit Dzintaros. Tikmēr arī šķiet, ka pavisam drīz ieraudzīsim arī vienu ļoti interesantu modeli, kurš dod savā pirmajā piegājienā. Lūk, interesantais modelis Opel Manta, 1979. gads. Harijs Gerķis un Simona Gerķi pie vadības grožiem, 26. starta numurs, jā, tātad Opel Manta. Un ļoti spēcīga tehnika bijusi arī sporta režīmā, tik tiešām īstās sacensībās, un patiesībā Skandināvijā, sevišķi Somijā, Zviedrijā šie te modeļi, tāpat kā daudzi citi automobīļi no šiem te gadiem, no 70. gadiem, tik tiešām joprojām ir tādi kārtīgi kaujas zirgi, nu varbūt gluži tur revolūcijām pretī nestājas, bet tādos amatieru standarta rallijos un arī patiesībā rallycross veidīgajās sacensībās, te pašā Folkreisā ļoti joprojām ejoši modeļi. Nu, tehniski tādi tikpat primitīvi, cik mežonīgi, un ļoti interesanta tehnika. Nu, un arī 10. numurs Olafs Ceplevičs un Jānis Karašnieks jau redzējām Saab 99, arī viņa otrajā piegājienā, tātad 1972. gada mašīna. Jau tāds, nevis jau, bet vēl pirms šiem te spilgtajiem Saabiem, ko redzējām 96. modeļiem, šis ir vēl pirms tiem, lai gan tādā dizaina ziņā pat no malas gribētos teikt, ka tie bija pirmie un tad bija šitais, bet ne, pēc ražošanas gadiem šis ir vecākais, šķiet arī Saabs no visiem tiem, kurus šobrīd esam vēsturisko mašīnu rallijā šajā nedēļas nogalē redzējuši, tā kā
Nu jau pavisam sens automobīls, sanāk 42 gadi, ja nemaldos, jā, tad gana ilgdzīvojas auto. Nu, un arī braucējiem aprunājoties, liekas, ka vecai mašīnai parasti viss kaitas, kas lien ārā, sākot ar dzēsēšanu, ar visādām citām likstām, prasīja braucējiem, kas tad ir tas svarīgākais, kam ir jābūt pirms, lai vispār varētu šādā vēsturisko mašīnu rallijā startēt, un tad tā pamatdoma ir tā, ka galvenais ir pacietība, galvenais ir šo te mašīnu tik tiešām kārtīgi apmīļot un apčubināt, iziet cauri pilnīgi visiem mezgliem, savest viņus kārtībā, vienkārši lai mašīna kalpo, un tas ir daudz svarīgāk nekā tur mēģināt līst motorā iekšā kaut ko, kur šausmīgi ķūnēt un uzlabot, meklēt kaut kādus neesošus zirgspēkus un kaut ko tam līdzīgi. Galvenais ir iziet cauri visam ļoti lēnām un pacietīgi, lai viss ir tīrs, viss ir sakārtots, lai viss darbojas pareizi un lai nekas nav kaut kur stāvot ierūsējis. Jā, noslēpums, ka viena daļa no šīm mašīnām ir arī ar tādu kolekcionāru prieku atrasta un daži labi ir bijuši pat ļoti kritiskā stāvoklī, bet šī te uzņēmība, pacietība un vēlme uzcelt šo mašīnu tādu, kāda viņa bija ražošanas gadā, ir bijusi tik spēcīga, ka šīs te mašīnas viena liela daļa ir tik tiešām, šīs mašīnas viss ir atjaunotas un, kā redzam, viņas brauc uz priekšu un cīnās par rezultātiem. Tā kā ļoti cienījams darbs ir ieguldīts arī šo te mašīnu saglabāšanā, un ja varbūt kādreiz es pieļauju kāds kaimiņš blakus garažā uz šo te braucēju skatoties, mašīnu skatoties, saka, priekš kam tev tas ir vajadzīgs, kaut kādu vecu lūzni taisīt, tad lūk, redz, kur ir piemērs. Mēs šos lūžņus pēdiņos, protams, kādu un kur mēs vēl viņus kustībā varam redzēt. Tikai šo kolekcionāru un šo entuziastu dēļ mēs viņus redzam, un tas, ko mēs redzam, tas ir unikāli un tas ir ļoti, ļoti interesanti. Neapšaubām, kā šis te brīnumainais padomju auto Volga M21 Monte Carlo. Tā kā liels paldies visiem šiem te vēsturiskās kustības gan veidotājiem tādā formālā ziņā, un sacensību rīkotājiem, gan arī tiem, ka šīs te mašīnas ļoti pacietīgi un cītīgi ir skrūvējuši un atjaunojuši. Nu, un Latvijas antīko automobīļu klubs, tāpat motoru muzejs ar šīm lietām, protams, nodarbojas, un tur entuziastu pietiek, un brīžiem tā kā paklausās, kā un ko viņi meklē pa pasauli, detaļas speciāli īpašās, un patiesībā cik arī tās dažreiz maksā. Tas ir apbrīnojami. Šī te kustība ir ļoti, ļoti interesanta un ļoti aizraujoša, un vajag zinām apņēmību, lai mašīnu dabūtu arī kaut vēl līdz šādiem vēsturiskam rallijam, lai viņi atbilst pilnīgi visam, kā ir bijis jābūt. 15. numurs Andrejs Ušatskis un Ivans Koņuka ar savu Alpina BMW šobrīd trasē, 79. gada mašīna, tātad redzam otrais. Izskatās, ka vēsturnieki ir izdomājuši, ka vajag tajā kalnā ļoti augstu uzbraukt, un pa kādam šādam mēģinājumam ir. Jau iedegušās ir arī ielas latārnes šeit Jūrmalā. Atkal kaut kāds papildu apgaismojums ir. Arī ceļu policijas ekipāžas piepalīdz ar apgaismojumu ar savām bākugunīm. Jā, tomēr interesanti, cik ļoti izskatās šo BMW grūti iegriezt tādos straujos, tādos ļoti piņķerīgos pagriezienos. Kā liekas, ka aizmugurs piedziņa, vajadzētu būt labi un vajadzētu būt vienkārši, bet pagaidām tas nevienmēr izdodas.
Nu, lūk, pēc nelielas pauzītes esam atpakaļ, joprojām vēsturiskās mašīnas dodas savās cīņās, un tātad Dzintaru ātrumposms, kurā šodien jau ir pabijuši ļoti daudz. Gan viss mini-rallijas, gan arī lielais rallijas, kas nu no viņa vēl palicis pāri un ir gatavi cīnīties, gan arī šobrīd vēsturisko mašīnu cīņas. 19. numurs Ervīns Lamberts, Kristīna Kārkliņa, 3. Žiguls, jeb Vāc 2103. Un 74. gadā tapis auto, bet mums jau onboards no biķerniekiem. Lūk, Roms Sirmats nesās šobrīd savā ātrumposmā. Tagad nākamais auto, 20. numurs, Vilnis Frejs un Zana Freja, Vāc 2105, savukārt 1982. gada modelis. Tātad 5. Žiguls. Arī ekipāža diezgan pieredzējusi dažādās šajās te, kā jums parasti apsaukā vai sauc vai dēvē matemātiķu sacensībās. Patīk šī te regulāritātes brauciena un patīk gal galā piedalīties šādos te pasākumos, šādos tusiņos. Arī ir acīm redzot ņemt kādu slāpētāju un tieši ar šīm te kreisajām aizmugurējām durvīm arī bukti ir dabujuši. No trasē mums Edvīns Petersons un Kaspars Beitiks ar Vāc 2111. 11. Žiguls, 1975. gada modelis šajā gadījumā. Arī valsts numurs vēl vecais labais, bez Eiropas Savienības zilās maliņas, vēl tikai Latvijas karodziņa. Un jā, tad arī šī ekipāža dodas kārtējā savā piedzīvojumā. Edvīns Petersons un Kaspars Beitiks. Nu, tikmēr biķernieki pilnā sparā. Roms Sirmats pārslēdz tik ātrums uz zemākiem attiecīgās vietās un epizodēs. Bet atpakaļ Dzintaros mums vēl gan Žigulītis, un tātad šis auto ir 24. numurs Jānis Kundziņš, Andris Pāpe, Vāc 2106. Lūk, agresīvi metās braucējs šobrīd pagriezienos. Tātad 6. Žiguls, šis modelis 1984. gadā tapis. Un patiesībā, ja paskaita šiem te Žiguļiem sākumu un beigas, šai te klasiskajai piedziņai tie ir aptuveni plus mīnus 20 gadi. Un patiesībā tik daudz modeļi ir tapuši šajā te laikā. Nav tā kā pirmais Golfs, apmēram pusgadsimtu ražots bez maz, un kā izskatījās tā izskatījās. Lai gan arī par pirmiem Golfiem varētu būt droši vien atsevišķi stāsts. Arī šai mašīnai ir daudz entuziastu un tādu kolekcionāru un fanātu labajā nozīmē pieeja. Tā kā patiesībā pa kādam varētu arī šeit piedalīties droši vien turpmāk, jo šī te golfiņu kustība arī ļoti aktīva ir Latvijā. Nu, un tikmēr mums lietuvieši, jā, ar šo te britu leģendu MG BGT automašīnu, lietuviešu Karols Raišis un Marijus Redkevičus. Dodas viņi arī savā otrajā jūrmālas piedzīvojumā šeit Dzintaros. Pagaidām šī ekipāža izvēlas braukt bez jebkāda apgaismojuma. Tas ir interesanti. Nu, un arī Opel Manta. Tātad 26. numurs, Harijs Gerķis un Simona Gerķe. Un 1979. gada
Opel Manta automobīls. Jā, tātad, ja ļautu, droši vien, ka būtu gan spēcīgs, ja būtu jāatrodas tādos optimālajos sporta ātrumos. Bet ļoti skaists auto. Pasakiet, kurš šeit ir kāds Opels, kas ir sarūsējis, kur jūs tādu redzat? Nekā tam līdzīgi, spīdīgs, skaists, sakopts un nosargāts automobīls un ļoti, ļoti labs un interesants. Jā, tāda interesanta tikšanās arī vēsturisku auto veidotājiem un būvētājiem. Es domāju, ka šeit no šīm te 23 vai 4 ekipāžām, kas startēja šajā vēsturisko automašīnu rallijā, neviens nevienam nav ienaidnieks un konkurents. Šī ir tāda laba satikšanās un laba kopā pabūšana šādiem te būvētājiem speciālistiem. Nu, lūk, redzot šo apvidus mašīnu ar spilgtajām gaismiņām uz jumta, mēs varam teikt tikai vienu. Tātad Dzintaros šeit rallijs šodien ir beidzies.